Labvakar! Jau tūlīt skaties RTV ziņas 9. Pusdesmitos Mārtiņš Vilsons kultūras sarunu ciklā 3 kvadrātā, bet pēc tam spried ar Delfi. No šī gada sākuma katrā pašvaldībā ir jābūt pašvaldības policijai, taču pieeja kārtības uzraugošo iestāžu izveidē vietvarās atšķiras. Pašvaldības policija tika veidota uz administratīvās inspekcijas bāzes, un tad, kad jau strādājam ar administratīvo inspekciju, doma jau bija tāda, ka tā būs par pašvaldības policiju. Abas lielākās valsts reģionālās slimnīcas jau ilgstoši cenšas risināt kadru trūkuma problēmu. Liepājas slimnīcā trūkst 11 ārstu un cer uz ministrijas palīdzību. Mums interesē, ar kādām finansēm slimnīca var rēķināties 24. gadā. No tā ir atkarīgs ne tikai darbinieku darba samaks, bet arī kādu pakalpojumu un cik lielā apmērā tiks sniegti Liepājas un Liepājas Kurzemes iedzīvotāji. Straujas temperatūras svārstības izraisījušas savdabīgu parādību uz mūra ēkām, kuru daudzi steiguši iemūžināt. Straujo gaisa temperatūras svārstību dēļ neapsildītas ēkas un objekti daudzviet ir pamatīgi apsarmojuši. Uz akmeņiem un ķieģeļiem ir izveidojusies pamatīga sarmas kārta. Labvakar, skatītāji! Ir trešdiena, 10. janvāris. Studijā Oskars Brasliņš un jūsu uzmanībai RTV ziņas 9. No šī gada sākuma katrā pašvaldībā ir jābūt pašvaldības policijai.